Iepazīšanās spēle, jā, iepazīšanās spēle. Mums vajadzētu vienu meiteni izvēlēties no kungiem. Tu, labi. Arvis būs meiteni, domāju, ir ļoti vienkārši. Arvis piedalās TV iepazīšanās spēlē. Viņš ir atnācis uz spēli, tur ir 2 stāvti jaunieši, lūk, 1 un 2. Un tā doma ir sekojoša, ka Arvi mēs brīdī palaidīsim pastaigāties pa noliktavas telpām. Un mēs noskaidrosim, kas tie 2 pa jauniešiem tādi ir. Un Arvim pēc tam uzdodot mums parastos jautājumus, ko meiteni uzdod puisim, tur mīļākā krāsa vai kāds jautājums viņš tur grib uzdot. Vajadzēs noskaidrot, kas mēs tādi abi divi esam. To mēs zināsim kopā ar jums, savukārt Arvis to visu nezinās. Viņam būs 3 jautājumi, kurus mums uzdodot. Viņam vajadzētu saprast, kas mēs tādi pa fruktiem esam. Sapratu. Jā, paldies tev. Jā, drusciņi pārēj kaut kur uz priekšu, lai takurāt nedzird visu to mūsu kolosālu sarunu. Ļoti labi, tad puisis numur 1 mums būs kas pa profesiju pārstāvi. Viņš ir kāds profesijas? Kas? Frizieris? Ļoti paredzam, jā. Suņu frizieris. Tas ir vēl paredzamāk. Jā. Vienmēr atceros lesību. Laiet, suņu frizieris, tas ir kolosāli. Suņu frizieris, mums vajadzētu suņu frizierim vēl vienu tādu viņam raksturīgu īpašību, ko mēs varētu. Jūtīgs. Pēc horoskopa kaut kas. Mīloši. Pēc horoskopa mīloši, jā. Jūtīgs, tas bija uz to pusi, ko mēs varētu mēģināt dabūt. Histēris. Histēriski jūtīgs. Jā. Visi tie paši jautājumi par mani. Tātad profesiju vajadzētu nervu doktori. Psihologs. Fitnesa treneris. Jā! Ko? Fitnesa treneris. Jā! Un vajadzētu tādu... Noslēdz cilāt lietas. Varbūt šitam maz telpas ir tā... Klikšķināt rokas, lai taisītu. Tas baigi uzreiz redzēs. Viena kāja 3 centimetri īsāk. Jā, tas ir kolosāli. Mums ir fitnesa treneris, kam viena kāja 3 centimetri īsāk. Un mums ir arī... Histēriski jūtīgs suņu frizieris. Histēriski jūtīgs. Ļoti labi, sagaidīsim mēs puņi. Dāma. Tagad aplausiem mūsu... Labdien! Labdien! Nav kur sēdēt? Sēžu šeit. Un pavelc. Sēdi. Viņai nav kur sēdēt. Viņa ir skaista. Viņa ir, jā, tā kā tāds samierinārs. Jā. Jā. Lielākie klienti ir tikpat lieli kā tu. Jā. Uzreiz uz tu. Jā. Atnāk, pie manis būtu uzreiz pusi mazāk. Jums jāuzdod ir jautājumi, cik es saprotu. Jā. Es domāju, man 3 jautājumus nevajadzēs, es jau jums daudz zinu. Šķērē vaļā. Tātad, puisis numur 1, tas būsiet jūs. Jā. Sakat, ja es jums pateiktu, ka man pēc nedēļas dzimšanas diena, ko jūs darīt? Ak, cik skaisti! Pirmkārt, ko es gribētu uzreiz teikt, lai jūs pieceļaties kājās, ja? Pieceļaties, pāriet šeit dusciņus priekšu, rokas izdevies priekšu, un līdz dzimšanas dienai, uz leju! Es domāju, ka dzimšanas dienā jūs justos ļoti labi. Nostātos pie spoguļa jūs nevarat redzēt. Paldies par atbildi. Sakat, lūdzu, puisis numur 2. Ko jūs esat izdarījis ar to mazo pūdelīti, kas jums te ir? Ārprāts, nu šitā te sabojāt viņiem, nu? Neredzēju, laikam bija iesēju. Jā. Tas taču saka.
Skaties. Es varu jautāt? Jā. Mēs braucam pie maniem vecākiem. Jā, man ir vēl vecāki, jā. Un iedomājieties, jums ir jāiedod viņiem dāvana. Jā, un ko es uzdāvinātu? Nu, es uzdāvinātu pūdeli. Nu, vismaz pūdeli. Ko jūs zvanījāties? Man nav es zinu, kas ir jādara ar vecākiem. Oli! Pūdeli, labi. Jā. Otrs jautājums, boys, ir numur 1. Jā, jautājiet droši. Es esmu tagad tā kā... Es kāpu kokā, jā? Augstā kokā. Jā. Man vajadzēja vienkārši. Nu, tas ir muļķīgi, jā. Jā, man vajadzēja tur uzkāpt. Un saprotiet, un es tā kā paslīdu no zāles, tā kā iekuros, tā kā karājos. Jā. Un gandrīz krīt tūlīt nost. Jā. Ar kuru kāju jūs karājaties? Ar īsāku vai? Jā. Ko jūs darīt? Ko es jums varu darīt, ja? Pirmkārt, es jums pateiktu, aizāķējiet otru kāju, ja? Kad jūs esat ar kājām gaisā un presīt! Tagad, puisis numur 2, tas pūdeninieki. Starp citu, par pudeļiem runājot, noskuvu. Jā, liks būs augsti, bet Izdev pēc takšu. Iedomājieties, mēs esam Ēģiptē uz kurortā, aizbraukšu ceļojumā. Kamieļi nav mana profesija. Jā, bet man jautājums jums arī. Un mēs esam tirgū un aplaupīti un nevaram atrast autobusu un viss ir ļoti nelaipni apkārt. Ko jūs darīsiet? Ar manām spējām un zināšanām mēs nopelnīsim naudu, jā, jo Eģiptē ir ļoti daudz... Ko skūt jūs domājat? Jā. Tur nav cilvēku un dzīvnieku atsevišķi tie saloni, jūs domājat? Būs. Man jautājumu vairs nav. Paldies, Veidenai! Jā, bravo! Vēl jums tikai jāuzmīn, kas ir kas? Šis frizieras dzīvnieku pūdelētājs. Īpatnību gan es nevarēju nolasīt, varbūt tāds uzmācīgs vai tāds. Viņš īsti neparādīja īsto savu īpatnību, viņš tāds kaut ko uzbāzās. Neko tev maz dāvana. Nu, tik skaisti! Ko, pārspēlēja kaut ko tādu? Histēri. Nu, baigi nebija histērisks, bet un mīļa. Jā,